18. novembris ir Latvijas dzimšanas diena. Lai arī vēl nebija nospraustas valsts robežas, apņēmīgu nacionālistu grupa šajā dienā, 1918. gadā, proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Vēl vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā soļa norisinājās kara darbība. Krievijas impērija negribēja zaudēt nozīmīgu teritoriju, taču joprojām tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. 1918. gadā, 18. novembrī, Nacionālajā teātrī sapulcējās Tautas padomes locekļi, kur svinīgā sēdē tika pasludināta nodibināta Latvijas valsts kā demokrātiska republika. Saviļņoti klātesošie piecēlās un Latvijas operas dalībniekiem dziedot 3 reizes atskaņoja Baumaņa Kārļa sacerēto tautas himnu Dievs svētī Latviju. Suverēnas valsts izveide ir sākums arī Latvijas valsts robežsardzei, kas šogad atzīmē savu 95. gada dienu. Tieši pirms 95 gadiem, 1919. gada 7. novembrī, tika dibināta Latvijas valsts robežsardze. Kā jau katrai neatkarīgai valstī, ļoti būtiski bija valsts drošība. Un brīvības cīņās, protams, tas pacēlās jautājums par šo lietu, un tāpēc 1919. gada 7. novembrī armijas virspavēlnieks izdeva pavēli par to, ka nepieciešams izveidot robežsargu priekšnieka posteni un sākt formēt robežsargu vienības. Sākotnēji robeža apsardzību izveidoja zem apsardzības ministrijas. Robežsargus formēja no brīvprātīgajiem, neņēma cilvēkus no frontes līnijas, un laikam ejot, dienests veidojās sākotnēji kā robeža apsardzības dienests, pēc tam robežsargu divīzija, pēc tam zem iekšlietu ministrijas kā robeža policija, kā civildienests, un 1928. gadā valdība pieņēma lēmumu, ka robežsardzi vajag veidot uz militāriem pamatiem un izveidot militarizēto robežu apsardzību. Dienestā ņēma karavīrus no armijas un rezerves karavīrus, no aktīvā dienesta karavīrus, un sākās robežsardzes militarizācija. Robežsardzes vadību uzticēja Ludvikam Bolšteinam, tobrīd viņš bija pulkvedis, un vēlākos gados viņš jau bija pirmais robežsardzes ģenerālis. Ja? Un viņa laikā dienests veidojās būtībā kā elitārs dienests, kur nekurš katrs karavīrs varēja iestāties. Protams, dienesta apstākļi nebija ļoti spoži, protams, trūka finansējuma, bet Bolšteins izteica tādus principiālus lēmumus, kad dienestā ņems tikai labākos karavīrus no labākajiem, ja, stingra atlase bija. Robežsardzes attīstību pārtrauca 1940. gads, kad arī līdz ar Latvijas republikas pastāvēšanu, kad beidza pastāvēt Latvija. 40. gadā tika likvidēta robežsargu brigāde, notika masveida āresti, bet robežsargu tuvinieku sirdīs, Latvijas tautas sirdī tomēr palika tāda vēlme, ka varbūt kādreiz Latvija atkal kļūs neatkarīga valsts. 91. gadā mums tas izdevās, un tad 1991. gada 13. decembrī tika atjaunota Latvijas republika, un mēs kā robežsardzes karaspēka pārvaldes veidojāmies atjaunoti robežsargu bataljoni, būtībā tādi paši, kā bija līdz 40. gadam, un sāka robežsargi sargāt robežu, to robežu, kas bija līdz 40. gada 16. jūnijam. Zigurds Irbe, atceroties robežsardzi no savas bērnības, uzteica robežsargu nozīmīgumu ne tikai robežu sargāšanā, bet kultūras dzīves, izglītības veidošanā pie robežā. Sargi bija ne tikai karavīri, viņi bija, kā sacīt, labi sportisti, viņi, kā sacīt, patriotisku audzināšanu veica. Es atcerotāju,
Sauriešos tā kordonā, kur mans tēvs bija sardzes priekšnieks. Tur bija dīķis, saliņa, sestdienās orķestris spēlēja, apkārtēji iedzīvotāji bija. Ļoti daudz inteliģences bija, jo Ulmanis centās, kā saka, austrumu rajonos, lai būtu apdzīvota, bagātīga un inteliģentes. Ja paskatās mani statistika, cik bija, kā saka, skolotāju, ārstu un pārējās inteliģences. Gribētu novēlēt robežsargu devīzi, lai stingri stāvētu par savu valsti, dzimteni un lai būtu lepni, kā viņš ir robežsargs. Dievs svētī Latviju, zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību, godaprātu un darba tikumu, uzturi mūs dzīvus, dari mūs brīvus, garā un pateicībā. Cilvēka vārdi ciemīgus, latviešus, ēzemē un pasaulē. Lai nodrošinātu latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību, katra cilvēka un visas tautas labklājību, šīs zemes patriotiem ir nācies atdot savas dzīvības, lai šodien mēs mantojumā varētu saņemt brīvu Latviju. Godinot latviešu strēlniekus, kas bija Latviešu Nacionālās karaspēku vienības, kuras tika izveidotas, lai cīnītos ar vācu un krievu karaspēkiem Latvijas nākotnes labā, 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena, Latvijas brīvības cīņās kritušo piemiņas diena. Latvijas brīvības cīnītāju iedvesmoti arī šodien apvienojas Latvijas patrioti, kas veicina valsts aizsardzības un drošības institūciju darbību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī Latvijas iedzīvotāji, it īpaši jaunatnes patriotisko audzināšanu. Viena no šādām organizācijām ir Fonds Lāčplēsis. Fondu dibināja 34 Latvijas virsnieki, latviešu virsnieki. Un mēs esam piesaistījuši, un šodien mums aktīvie cilvēki 810 Lāčplēši, kā mēs sev saucam. Mēs neesam kara ordeņa pārmantotāji, mēs esam biedrība tikai ar šo vārdu. Un mūsu lozungs ir Dievs svētī Latviju. Mūsu biedrība pārstāv valde. Valdē ir prezidents, 2 viceprezidenti, pulkvedis Juris Jasinkevičs un 12. Saeimas deputāts Gunārs Kūters. Un 8 valdes locekļi. Kopā esam 11. Pirmais prezidents bija Tālvalds Markvarts, kas ir aizgājis aizsaulē. No 2005. gada septembra es komandēju šo biedrību. Jānis Ivars, Kaspars un visu cieņu. Biedrībai ir cieša sadarbība ar dažādām aizsardzības struktūrām, robežsargiem, sauszemes un jūras karaspēku, zemessargiem, policijas spēkiem, kā arī pašvaldībām, kas organizē dažādus patriotiskus pasākumus. Fondam arī ir reģionālās nodaļas. Latvijas valsts aizsardzības fonds Lāčplēsis ir organizācija, kas apbalvo cilvēkus, kas ar savu darbošanos valsts labā ir sekmējuši tās aizsardzības spējas un izaugsmi, pasniedzot godazīmi bronzas, sudraba vai zelta. Mūsu pārstāvi no reģioniem interesējās savos novados, kas ir cienīgi cilvēki, kas kalpo ar sirdi un dvēseli Latvijai un iesaka apbalvošanai. Un te, piemēram, pie šī stenda ir apbalvotie cilvēki. Un te jūs redzat, ir godzīmes kavalieris sudraba, apbalvotas sudraba ir, tad dienā apbalvoja viņas ar sudraba. Minhausen muzejā, turpat redzot, Minhausens aiz muguras, jā, Atti Sausnīti un Ivars Strautiņu. Kārtīgi džentlmeņi, latvieši stāv un krīt par mūsu valsti un palīdz visiem un mums arī. Mūsdienās ir svarīgi daudzināt tos, kas nesautīgi veicina Latvijas attīstību, veidojot to par neatkarīgu un stipru valsti, godinot tos, kas godā un ciena mūsu tautas likumiskās un kultūras vērtības, nodrošināt nākamajām paaudzēm Latviju, kas ir neatkarīga, kas godā savai tautai raksturīgo kultūru, tradīcijas un ģimeniskās vērtības. Tāpēc svarīgi ir izkopt patriotismu un dzimtenes mīlestību jau bērnībā. Ļoti aktīva ir mūsu Liepājas nodaļa, kur jau dažus gadus notiek skolnieku un jaunsargu sacensības. Organizēta trase. Šogad
pieņems dalību arī viena komanda jaunsargu no Jelgavas. Tāpēc tas ir tāds kā jaunatnes audzināšana. Rīga arī uz piemiņas vietām ir braukuši jaunsargi un skolnieki no bijušais valsts tehnikums, tagad ir Rīgas koledža, tehniskā koledža. Tātad tur arī ļoti aktīva jaunatne. Vienīgi vajag vairāk skaidrs, ka iesaistīt. Viens no veidiem, kā sasaistīt pagātnes nozīmīgos notikumus ar tagadni, ir svētki un atceres dienas. Tāpēc 11. novembra svētki un arī tuvojošā Latvijas neatkarības diena ir dienas, kurā mēs, atceroties savus tēvus un viņu varonību, varam stiprināt apziņu, cik dārga mūsu tēvu zeme. Mēs piedalāmies visas valsts pasākumos, kas atcerās visus Latvijas strēlniekus, Lāčplēša ordena kavalierus, kuri ir apbēdīti Latvijas piemiņas vietās. Mēs apkopjam Latvijas brīvības cīnītāju kapus, kas ir atdevuši dzīvību par mūsu tautas brīvību un neatkarību. Strēlniekiem tas ir ļoti nozīmīgs datums. Republika ļoti nozīmīgs datums. Tas ir Republikas, tā varētu teikt, pats iesākums, un ko mēs varam darīt, kā Lāčplēša biedrība, tā arī Strēlnieku apvienība. Mēs godinam Republiku šajos svētkos, un daram arī to kopā ar citiem. Sveicu visus 11. novembrī latviešu strēlnieku un Lāčplēša dienā, un novēlu daudz laimes, novēlu atcerēties visus tos, kas ir atdevuši mūsu dzīvības par Latvijas neatkarību un Latvijas brīvvalsti. Pateicoties šai Edgara Vītola grāmatai Lāčplēša kara ordeņa kavalieru dzimšanas un cīņu vietas, mums ir zināms visas Latvijas kapsētas, kur Lāčplēša ir apglabāti, no kurā pagastā viņi ir dzimuši. Kas ir aizsūtīti trimdā, kas ir izsūtīti, kas ir nošauti, zvēriski nospīdzināti Padomju Savienības soda nometnēs. Un kas ir krituši arī Otrajā pasaules karā, karojot Hitlera karaspēkā vai Sarkanā armijā. Sarkanā armijā, man liekas, laikam nav neviens Lāčplēsis. Jaunatnē vajadzētu lasīt šīs grāmatas, jo lasot grāmatas viss paliek skaidrāk. Sevišķi par Latvijas brīvības cīņām. Tas bija, ja tā padomā, es pat vienaldzīgi runāt nevaru. Tad bija, kā var teikt, supervaronība, ka no tik maza kalpaku bataljonu varēja izveidot tādu armiju. Nu, protams, tas ir tikai, kas attiecās par zemgals cīņām un kurzemes un zemgals cīņām, jā. Bet tādu pat bataljonu vajadzēja, tādu pašu karaspēku vajadzēja izveidot Zemitānam un pārējiem Ziemeļu vidzemē, pateicoties Igauņu palīdzībai, tas viss tika izdarīts. Tā kā vācietis tika sakaut no abām pusēm, un Sarkanā armija beigās, jo tad jau Latvijas armija bija ļoti stipra, lai sakautu Sarkanu armiju. Un 20. gadā noslēdzām mieru. Es uzskatu, ka tie toreiz bija citi cilvēki. Viņiem bija ļoti augsta pašapziņa, patriotisms un tēvzemes gods un cieņa. Es jums gribētu nolasīt no Kārļa Ulmaņa grāmatas. Bet kas tad ir tēvija un tēvzeme? Es jums došu vienu atbildi. Tēvija un tēvzeme ir tēvu un tēvu kopiņas. Tēvija un tēvzeme ir ģimene, dzimts, mājas un darba vieta, pagasts, draudze un kopā visa valsts. Tēvija un tēvzeme ir mātes neribestošā mīlestība, kuras rūpes sasniedz katru savu dēlu. Tēvija un tēvzeme ir tēva siltā sirds un tulznainās rokas. Tēvija un tēvzeme mums visiem ir ar šīm rokām uz kara drupām no jauna uzceltām mūsu valsts Latvija. No seniem laikiem katrs upurs tēvijas labā ir uzskatīts kā augstākā tikuma izpausme. Tēvzemes mīlestība ir augstākā mīlestība. Pēc tā vajadzētu jaunatnē vadīties un dzīvot. Šajā globalizācijas periodā, kad katra valsts, katra
katra sabiedrība, katra tauta un katra ģimene un katrs cilvēks meklē sev vietu, kas nav vienkārši. Es domāju, tā pareizā osta ir ģimene. Uz pareizās ģimenes viss balstās. Un, lai cik aktīvi citas grupas kaut kādā veidā darbojās, bez ģimenes nav nākotnes ne tautai, ne valstī, vispār ne cilvēcei, ne civilizācijai. Un es domāju, mēs to nekad nedrīkstam aizmirst. Un mūsu tauta savām tradīcijām stiprina šo domu. Un es domāju, ka mūsu tautā tas spēks arī ir tamdēļ, ka ģimene mums vienmēr ir bijusi un būs vislielākā vērtība. Šogad 11. novembrī ir 95. Lāčplēša diena. 11. novembrī otrdien valsts prezidents Andris Bērziņš ierodās Brāļu kapos, lai svinīgi apmeklētu tos un pieminētu tos varoņus, kas ir atdevuši savu dzīvību par Latvijas brīvību un neatkarību. Un mūsu pienākums ir sekot viņam, nostāties pie mūžīgās uguns un nodziedāt kopīgi svēts mantojums šī zeme mūsu tautai. Es jūs visus uzaicinu 11. novembrī 11. uz Brāļu kapiem.